Sveiciens visiem SketchUp lietotājiem. Ir jauns gads un atkal nākusi jauna SketchUp versija. Un seminārā vēlētos pastāstīt, kādi ir tie vispārējie jaunumi šajā ekosistēmā. Un pēc tam droši varētu uzklausīt arī jūsu jautājumus par pašu programmu, par tās attīstību. Un tā vispārīgi. Un pirmais pāris lietas, kas būtu jāzina par šīm te jaunajām versijām. Tātad, pirmais, ja jums jau ir aktīvs SketchUp abonements, tātad būtu iespēja izmantot visas jaunākās SketchUp versijas, tik līdz tās iznāk. Otrs, varat arī droši nedzēst ārā jaunāko SketchUp versiju, vecāko, jo paralēli iespējams izmantot pat vairākas, kaut vai 18. gadi, kas būtu uzinstalēti. Un oficiāli SketchUps gan piedāvā atbalstu visiem servisiem, lai tie ideāli strādātu pēdējo 3 gadu SketchUp versijām. Tā kā strādājot ar vecākām, piemēram, jau ar 2021. gada SketchUp, tas failu formāts jau, piemēram, nav tik viegli izmantojums strādājot ar 3D Warehouse vai citiem servisiem. Tiem, kas varbūt nedaudz, varbūt pat pāris versijas ir izlaiduši strādājot ar SketchUpu, ieteiktu ieskatīties SketchUp LV mājaslapas sadaļā produkti un SketchUp Studio. Šeit iespējams ērti aplūkot visas jaunos rīkus, kas pieejami gan pamata programmā, gan arī studio versijā, un ērti varētu piekļūt klāt informācijai par visiem šiem servisiem. Papildus sadaļā apmācības un video pamācības varēsiet redzēt neseno semināru SketchUp apslēptās komandas, kas ietver pēdējos 3 gados iznākušās jaunās funkcijas un arī tādas varbūt, kas ir nedaudz aizmirstas. Šī semināra ieraksts arī varēsiet vēlāk noskatīties YouTube kanālā ar augstākā kvalitātē. Pirmais, ko vēlējos sākt, ir sketchup.com jaunā mājaslapa. Ja jau mēģinājāt lejupielādēt jaunāko versiju, ievērojāt dizains ir pavisam savādāks un arī veids, kā menedžēt jūsu licences vai lejupielādēt jaunākās versijas. Pirmais, ja esat pierakstījušies kontā, sign in, tad redzēsiet, ir tādas 9 mazi kvadrātiņi, kurus nospiežot varētu viens vai nu piekļūt klāt programmas lejupielādēm. Šeit parādīsies tātad pēdējo 3 gadu SketchUp versijas, Windows Mac variantiem un arī SketchUp Viewers. Un papildus, skatoties View Accounts sadaļā, jau varētu piekļūt klāt visai tātad konta informācijai. Redzēt lejupielādes visiem pārējiem produktiem, tātad zem View Included Applications vai ar Manage Devices pārvaldīt jūsu licences. To visu aizvarot, es vēlētos jau sākt darbu ar 2024. gada SketchUp. Atverot vaļā sākuma ekrānā, jau sagaidīs mūs ar izmaiņām. Jo līdz šim bija iespējams uzreiz piekļūt klāt tikai lokāli saglabātajiem failiem. Tad nu jau skatoties pie Open File, redzēsiet sadaļu Trimble Connect. Un papildus šajā te Recent Files sadaļā redzēsiet parādās arī nesen rediģētie Trimble Connect projekti. Tur atzīmēts tātad, ja būtu šāda te mapiņa, tātad projekts būtu lokāli saglabātais, ja ir mākonīts, tātad tas ir Trimble Connect mākonīts saglabāts. Es varētu vai nu to nesen atvērto izvēlēties vai iet caur Trimble Connect, lai piekļūtu klāt
visiem Trimble Connect projektiem. Un tas lodziņš nedaudz paslēpjās man pagaidām. Šeit es izvēlēšos šo te modeli. Modelī parādās patreiz notokošā konkursa Baltic International Student SketchUp Competition, tāds dizaina variants. Tie, kas ir studenti, vēl variet droši paspēt arī dodoties uz mājaslapu Visok, tātad SketchUp Baltic.eu, varat reģistrēties vēl līdz aprīļa beigām arī iesniegt savus darbus. Bet par pašu modeli. Pirmais nedaudz jau paturpinot par Trimble Connect, par to saglabāšanu mākonī. Ja jums būtu arī kāds lokāli saglabāts fails, to variet izmantojot sadaļu File, Trimble Connect un Save to Trimble Connect saglabāt mākonī. Izvēlēties noteiktu projektu, to mapi, un es Save as vienkārši saglabāt. Tagad, izmantojot Trimble Connect rīkjoslu, kurā nu jau parādās vairs tikai divas ikonas, viens parādās status šim te failam, ko esmu atvēris no mākoņa, un otrs es varu, izmantojot podziņu Share link to this model, radīt dinamisku saiti ar tekstīti ieslēgšu iekšā. Varat izveidot šo saiti, ērti nokopēt, ar to dalīties ar kādu citu un ierakstot, piemēram, tā interneta pārlūkā. Pirmo reizi nepieciešams pagaidīt, kamēr ielādēsies tas modelis, un pēc tam varēšu redzēt, tikai redzēt, nevis lejupielādēt, nevis rediģēt, bet tikai redzēt to jaunāko šī te faila versiju. Nu, ne. Un atverās modelis līdzīgā kvalitātē, kā izmantojot arī SketchUp web aplikāciju. Tā veiktspēja teikt diezgan labi ir. Arī vizuālos efekts, kas būtu radīti SketchUpā, stilus, ēnojumus, griezumus, mēs varētu šādā veidā parādīt, ka tie būtu, piemēram, scēnās saglabāti. Un papildus, ja nepieciešams arī veikt kādus mērījumus, var izmantot tape measure rīku un nomērīt. Teiksim, šeit celiņš būs, redzu, 14 metru garumā. Tātad ne tikai apskatīt, bet arī ērti izmērīt dažādas lietas varēsim. Ko nevar izmērīt, un to būtu vērts jau laicīgi iekļaut pašā SketchUp modelī. Tā, tas būtu par Trimble Connect sadaļu. Aiztaisu, pat lodziņu ciet. Nākošais, kas būtu jāzina, no jau 2021. gada tiek izmantots tāds universāls SketchUp faila formāts. Ja es mēģinātu saglabāt failu, Save as, no 2024. gada versijas, ko varētu manīt, netiek nemaz piedāvāta iespēja saglabāt vecākos formātos. Ir tikai vienkārši SketchUp modeli. Un praktiski es bez problēmām saglabājot šādu failu, viņu varētu atvērt visās SketchUp versijās, kas ir jaunāks kā 2021. gada. Vienkārši atverot vaļā, izliks ārā tāds paziņojums, ka šis fails ir taisīts jaunākā versijā. Vai tiešām vēlaties atvērt vaļā? Jā, un tad droši varēs izmantot. Šī te pārēja uz to universālo failu formātu notiek, lai nedaudz likvidētu tos daudzos vecos failu formātus, lai pašiem programmētājiem būtu vieglāk. Un izmantojot arī jaunās iespējas, ko ietvers SKP formāts, lai tās būtu vieglāk atbalstīt arī.
Ja tomēr vēlaties saglabāt vecākos faila formātos, droši var atstāt paralēli uz datoru uzstādīt arī, piemēram, 2023. gada versiju, vai iespējams jau atrast extension warehousā vairākus spraudņus, kas ļautu saglabāt arī citās versijās. Tos atradīsiet skatoties pie tātad jaunākās SketchUp versijas lapā. Es pievienoju saiti uz bezmaksas SketchUp spraudni, kas saucās Legacy Save. Skatoties SketchUp fórumos, jau var redzēt arī tiek piedāvāti pāris papildus varianti. Tā. Tas par jaunajiem formātiem. Papildus, kā tāds labākais uzlabojums, gan jāsaka, jaunais ir pilnīgi jauns grafiskais dzinējs SketchUpam. Uzreiz varbūt nav iespējas pamanīt šādu izmēru modelī, bet es atvērtu failu, ko kādreiz varbūt bija diezgan jāmocās, lai vispār normāli pakustinātu. Un tad tā vispārējās atsauksmes ir tādas, ka 3-4 reizes ātrāk tīri tā kustība SketchUpā nu jau notiek. Papildus šis te jaunais grafiskais dzinējs piedāvā arī interesantus vizuālos efektus, un tie parādīsies diezgan daudzi, bet pagaidām šajā izlaidumā pieejams pirmais, kas ir efekts Ambient Occlusion. Skatoties sadaļā Styles, mēs varētu rediģēt šo esošo stilu, došos uz otro sadaļu Face Styles, un šeit būtu ķeksītis Ambient Occlusion. Kas tas būtu? Varbūt var ievērot jau, ieslēdzot Ambient Occlusion, tādās kontakta vietās parādās jau ēnojums. To, cik stiprs tas būs, es varu regulēt ar intensity slideri un distanci no objekta, cik tālu tā ēna aizies ar otru slideri. Nu, ne. Šis te, manuprāt, ir arī galvenais vizualizācijā, lai vieglāk varētu telpiskas formas parādīt. Un ļoti patīk kombinācijā, piemēram, ar ēnojumu un stilistiski. Tā man ļoti patīk arī parasti izslēgt ārā pie līnijām vispār pamata tātad edges līnijas, ieslēgt, piemēram, tikai profila līnijas, uzliekot nedaudz tievākas, tad tās formas tā daudz, man liekas, tīkamākā skatā parādās. Nav tik asitie stūri, tāds maigs ēnojums. Tas maigais ēnojums varbūt nav tajā krītošajā ēnā, bet apkārt objektiem. Un tā, to pagaidām uzlikšu atpakaļ. Pār šo te efektu, kas jāmin, ja dators liekas, ka jums nepavilks, nu, nevajag varbūt raizēties pat uz jau 6 gadus veca laptopa ar salīdzinoši tādu vidējas klases videokarti nav bijis problēma izmantot šo te ēnojumu. Bet, ja strādājat ar vecāku SketchUp versiju, tad droši ir iespējams arī izmantot vēl veco grafisko dzinēju. Skatoties sadaļā Window un Preferences, sadaļā Graphics, redzēsiet, ir 2 izvēles varianti. Use New Graphics Engine un Use Classic Graphics Engine. Mēs varam atsevišķi izvēlēties, ar kādu tieši video karti es tagad strādātu. Tātad, ja dators īsti nevelk, tātad jāaiziet uz atpakaļ uz iepriekšējo. Viens, jāsaka, nedaudz trūkums jauniem grafiskajiem dzinējiem, kas ir balstīts jau nevis uz OpenGL, bet DirectX 12 tehnoloģijām, ir, ka nav iespējams pagaidām tik augstā kvalitātē parādīt anti-aliasingu, kas ļautu līnijas parādīt ar tādu kā mazāk izteiktu zāģi tādās slīpās vietās.
Tātad, pagaidām, ja es izmantotu to klasisko dzinēju, tad es varētu tās līnijas tā nedaudz tievākas parādīt, nedaudz augstākā kvalitātē. Bet tur ir nedaudz vienkārši jāpagaida līdz SketchUp veidotāji izdomās, kā to atrisināt. Bet nu tā. Tas būtu par to dzinēju. Ir papildus pieejami arī jau pāris jauni stili, skatoties styles sadaļā zem default styles, būtu tātad ambient occlusion sadaļa, kur pamēģināt, kā izskatīsies jau SketchUpa piedāvātie tādi pāris stili, kur parādās ambient occlusion. Interesants melnbaltais stils, parastais, kur vispār neparādās ambient occlusion. Tāds nedaudz dabīgāks, interjeri stils, eksterjeri, tātad pāris tādi trakie vēl. Bet nu tā tad jā, tas efekts kopā ar līnijas siliem tāds grafiski prasīgs, tā ka pagaidām tad aiziešu atpakaļ uz iepriekš sagatavot. Tā, nu tas būtu par grafisko dzinēju. Papildus pieejami SketchUp vidē pāris nelielas izmaiņas darbā ar rīkiem Rotate un Move. Pieejama Rotate rīkam jauna piesaiste, kas ļautu, piemēram, ja es paņemtu vienu no šiem objektiem, novietošu blakus, un es vēlētos viņus sagriezt tādā leņķī, lai tas atdurtos pret jau esošo objektu. Tagad to būtu iespējams izdarīt, izmantojot šo te Rotate rīku. Es noliktu to rotācijas centru stūrī, paķeru aiz šī te stūra punkta, un vienā brīdī, skatoties uz šī objekta, parādīsies piesaiste endpoint in Big Brick. Tātad es redzu, kur sadurās abas formas. Tā, reizi. Tālāk. Nu re, tagad nostrādā. Nedaudz vieglāk savstarpēji novietot šos te objektus. Otra izmaiņa bija saistībā ar Move rīku. Ja izvēlos Move, patreiz parādītos katrā no plaknēm vairāki tādi rotācijas punkti, kas ļautu ērti sarotēt objektus, bet no daudziem šie te vairāk traucēji, tīpaši, kad būtu jāstrādā ar ļoti tādiem lokšņu materiāliem šauriem. Dažreiz ir tāpat grūti atrast šos piesaistes punktus, un viņi traucē netīšām iespiežot to rotācijas punktu. To tagad iespējams arī atslēgt, skatoties sadaļā Window Preferences. Pie Drawing redzēsiet ķeksītes Show Move Tool Rotation Grips. To atslēdzot, nu jau būs nedaudz vienkāršāk pārvietot, tā no netīšām nepaņemot to piesaistes punktu. Tas pamatā kā jauninājums arī tā universālai strādājot. Arī iPad versijā, lai bakstot ar zīmolīti vai ar pirkstu, nebūtu tik viegli netīšām aizķert ar šiem punktiem. Tas būtu no pamatrīkiem kā jaunam. Lielas izmaiņas nākušas dažādos servisos un papildinājumos kā Scan Essential. Īpaši prieks noteikti par izmaiņām būs visiem, kas darbojās ar ainavas plānošanu. Jo tagad skatoties maina sadaļā, tātad Window, Model Info un Geolocation, vai citādi izmantojot jaunu rīkjoslu, Add Location, daudz ērtāk būs strādāt ar kartēm.
šeit, piemēram, pirmām kārtām, tas interfejs ir pilnībā jau izmainīts. Es varētu izvēlēties to lokāciju, varbūt nevis kaut kur Daugavā, piemēram, novietošu izstādes telpu, teiksim, Tukumā. Es redzu, kā domāju, tur blakus ir ērta vieta, kur varētu novietot. Bet reizē es vēl varētu arī tagad ieslēgt iekšā SketchUp modeli. Augšā stūrītī tātad atķeksējot. Kā tāds caurspīdīgs objekts parādīsies arī viss tas SketchUp modelis. Nav nepieciešams, var atkal izslēgt ārā. Un pievienošu tad pirmo laukumu, tātad dodos uz Continue. Varu šo laukumu lielāku nedaudz pabīdīt. Ērti mainīt to pozīciju arī. Daudz vieglāk aiz tām sānu malām tagad ir izmainīt. Varu mainīt tātad, kāda karta tiek izmantota, vai nu Bing vai Digital Grobe. Atkarībā no tās rezolūcijas, ko es izvēlos kartei. Vai derēs vai nu viens vai otrs, protams, jā. Papildus var izvēlēties, kādus datus es ienesīšu iekšā, vai tā ir ortofoto karte vai 3D mesh, tātad reliefa dati. Un šie reliefa dati jau būtu arī pieejami daudz augstākā izšķirtspējā. Šādos iesatījumos pamēģinu, tad izmantoju import site kontekstu, lai pievienotu modulim. Es redzu tikai četras tās daļas importēsies iekšā. Nospēžot close, varētu redzēt, kas ir sanācis. Tā. Modeli, teiksim, tad novietošu tagad šādā te virzienā. Pēc parkingu. Kokus noņemšu nost. Un izslēgšu ārā papildus arī pamatiņu pagaidām. Un arī cilvēks un tādas mobilās lietas. Ko papildus tagad es varu redzēt? Ar šādu te oranžu līniju tiek parādīts ziemeļu virziens patiesais. Skatoties pie sadaļas View, redzēsiet, tagad veselas divas atsevišķas pozīcijas ir. True North, tā būtu tā oranžā līnija, un papildus Location Pin. Un tāds caurredzams, elements, kas parādīsies izslēgt ekrānā. To var izslēgt ārā arī. Ja būtu vajadzība reāli arī izmainīt no ziemeļu virzienu, tur gan būtu nepieciešams uzstādīt papildus vienu spraudni, kas saucās True North. Extension warehouse meklējot, varētu atrast. To virzienu izslēgšu ārā. Pozīcija jau iegūta. Es gribētu, piemēram, paeksperimentēt ar citām pozīcijām, kuras tur Tukumā varētu novietot šo izstādes telpu. Varu izvēlēties tātad atkal add location un jau daudz ērtāk pievienot papildus segmentus. Izmanto, piemēram, import kontekstu. Tas te nedaudz paslēpjās, tātad import kontekstu. Un šo te jauno laukumu es varētu bīdīt un perfekti piesaistīt klāt jau pie pievienotā. Izvēlos šādu te vienu. Import site kontekstu, tādā pašā kvalitātē un jau ienest iekšā. Import more, ļauts man vēl vienu pievienot un, teiksim, pamēģināt trešo. Varu pievienot šādi un, teiksim, vēl šādā formā. Import. Iztaisīšu ciet. Un visi šie segmenti akurāti tiek ievietoti SketchUpā. Un papildus skatoties sadaļā
pie tagiem es varētu redzēt, kas tad ir ienācis. Pavērš vaļā. Ir tad divas atsevišķas sadaļas, tātad 2D plane, tā būtu šī te plakne vienkārši, un tā izslēdzot ārā, 3D import, atsevišķi tiek sadalīti katrs papildus segments, un es jau varētu redzēt, kāds tas reliefs tur sanāk. Paņemot stila variantu, kā piemēram monochromu un ieslēdzot hidden geometry, es jau varētu redzēt, kāda šeit ir tieši tā detalizācija. Tā. Labi, ir izdevies šo visu importēt. Tagad vairs nebūtu nepieciešams, es vienkārši izdzēsīšu ārā. Un es vēlētos parādīt šo te modulīti, jau nedaudz atgriežoties pagātnē, arī Google Earth vidē, dodos uz sadaļu File, Export un 3D modulu. Un tātad pie 3D moduļa eksporta parādīsies jums arī divas jaunas opcijas. Tagad iespējams eksportēt SketchUp failus tātad GLTF formātā un OSDZ. Šie formāti tiek tā, ļoti aktīvi veidot kā tādi universālie failu formāti, kurus spētu atvērt vaļā jebkura 3D modelēšanas programma un ļoti daudzas arī web aplikācijas. Tātad tagad būtu iespēja gan importēt, gan arī eksportēt šāda te formāta failus, neprasot vēl papildus uzstādīt kādu spraudni SketchUpā. Bet šo te failu saglabāju Google Earth formātā, desktopā. Tā, gatavs. Ja uzstādāt bezmaksas programmu Google Earth, tad jau varētu to failu atvērt vaļā, parādīsies skaista 3D tūre, aiznesot tieši pie jūsu SketchUp modeļa ar nelielu pārsteigumu. Tad jau vairākas Latvijas pilsētas, nu jau arī Google kartēs tiek veidots ar fotogrametrisko tehnoloģiju palīdzību 3 dimensijā. Skaitā Tukums un jau Jelgava, atsevišķas teritorijas ap Dobeli un citur. Līdz pielādēt jau tā Google Earth programmu izmēģināt. Nu, šeit es redzu to savu ekspozīcijas telpu, kā jau izskatītos tādā telpiskā formātā. Ne? Ja būtu jāparāda visu to teritoriju augstākā kvalitātē, ir iespējams vēl viens jauninājums. Ja izmantojam SketchUp Studio versiju, tajā iekšā nāk Trimble Scan Essentials rīks, kas ļautu ienest iekšā SketchUp vidē 3D punktu mākoni, un tad arī šis rīks ir saņēmis vienu lielisku uzlabojumu. Importējot iekšā punktu mākoni, nokādās programmu. Labi, nekas. Pirmām kārtām skatos, vai aktīvs Trimble Scan Essentials spraudnes būtu. To iespējams uzstādīt pašas programmas instalācijas laikā. Nu, pagāja pāris sekundes un attālinoties jau
SketchUp darba vidē var redzēt milzīgu punktu mākoni, apmēram 150 megabaitu izmērā. Diezgan laba tā veiktspēja, lai to varētu pārlūkot. Ko es varētu izdarīt? Es šo punktu mākoni vēlētos izolēt. Scale rīku, piemēram, tā nodalot kādu teritorijas daļu. Šeit tā papildus nepieciešams arī, piemēram, kokus paslēpšu un izmantojot move rīku. Šeit jau tiešām gribētos ieslēgt atpakaļ iekšā tos rotation grips. Šeit, piemēram, sarotējuši nedaudz, lai vairāk tos kokus vēl paslēpt. Jo pagaidām Scan Essentials rīkā nav iespējams tos datus vēl sadalīt sīkāk, lai izslēgt ārā noteikts. Bet es varētu radīt ground mesh jau tātad. Te, piemēram, pirmā varianta. Sev izvēlētā kvalitātē tiktu uzģenerēts jau tātad reliefs. Var redzēt. Un, jā, tātad ir iegūti jau uzmērīšanas dati, izmantojot vai nu publiski pieejamo informāciju, vai paši esat pavasarī, kamēr viss nav pāraudas, uzmērījuši ar lāzeru dronu palīdzību, tad to visu varētu ienest iekšā SketchUpā un pārvērst jau šādā lietojamā 3D punktu mākonī. Ja papildus būtu vajadzīgs iespēja pārveidot kā reāls rediģējums 3D modeļus, arī ēkas daļas, tad ieteiktu no produktiem SketchUp vai redzēsiet produkts ar nosaukumu Undet for SketchUp, jau būtu vairāk iespējas. Bet šādām vajadzībām, ja, tikai zemes virsmu nepieciešams radīt. Pilnīgi pietiekams tagad ir Nimble, Scan Essentials. Gaidīsim, kādi tagad būs arī jaunie rīki tajā nākotnē pieejami. Bet no SketchUp daļas pagaidām tas arī būtu viss. Papildus, ko vēlējos parādīt, nākošais par layout. Tiem, kas aktīvi strādās layoutā ar ļoti milzīgiem projektiem, arī varēsiet jūsmot, jo preferences sadaļā, redzēsiet, ir iespēja arī layoutu vidē izmantot jaunu grafisko dzinēju, kas piedāvā vairākas interesantas lietas. Pirmkārt, jau redziet, importētajā SketchUp modulī strādā ambient occlusion efekts. Tātad, skatoties, kā SketchUp moduli esat jau sagatavojuši, kāds tas stils ir ieslēgts, tieši layout vidē tie plāni arī izskatīsies daudz interesantāk. Pagaidām caur layout vidi gan nav iespējams pie efektiem, piemēram, ieslēgt iekšā ambient occlusion, tad tas ir jādara caur SketchUp darba vidi. Otra tāda izmaiņa, kas ļautu ērtāk strādāt ar ļoti apjomīgiem projektiem. Pēc noklusējuma jau vajadzētu strādāt draft mode tādam režīmam, kad kustoties darba vidē, es redzu tātad hibrīda stilā, kur man parādīts modelis, visas vektoru līnijas ir redzamas, bet tikai momentā, kad es atlaižu peli, parādās arī viss pārējais, kas būtu raster formātā.
šis te režīms, tā, skatoties atkal pie preferences un sadaļā performance, redzēsiet, ir iespējams ieslēgt draft mode režīmu. Tam ir pieejama uzreiz jau saīsne, burtiņš kā uz klaviatūras. Tad pagaidām tas strādā, ja tas skaitina un vēlētos tomēr izslēgt, nospiežu kā burtiņu un nu jau varu visu laiku redzēt pilnā kvalitātē modeli. Nu, ne, tas ir tāda performance vajadzībām jaunie uzlabojumi. Trešā tāda lieta, kas palīdz ērtāk pārvietot noteiktas objekts layoutā, ir pamainījusies sistēma, kā strādā piesaistes punkti. Ja, teiksim, es uzzīmēju divus vienkāršus kvadrātiņus. Vecākās layout versijās bija iespējams vienkārši pārvietojot vektoru objektu vai SketchUp modeli, ļoti ērti pielipināt objektus patiešo klāt vienu otram. Bet, ko tas nozīmēja, ka layouts visu laiku no katra no endpointiem meklēja, kāds ir vēl tuvākais piesaistes punkts, kas pie ļoti, ļoti detalizētas ģeometrijas iebremzēja layout. Tagad līdzīgākā SketchUp darba vidē, lai pārvietotu, es paķertu precīzākais stūra, var manīt parādās tāda endpoint piesaiste, un es patiešām varētu piesaistīt klāt pie tā otra objekta stūra. Izmantojot scale, tur nebūtu problēma, bet pie pārvietošanas tātad jāstrādā nedaudz precīzāk. Es līdzīgi varu paņemt arī, piemēram, midpoint piesaisti. Tāds ļoti mazs punktiņš, un var iesaistīties klāt pie cita objekta. Un pēdējais, kas saistās no tāda zīmēšanas, rasēšanas puses, tiek nedaudz vienādot tā piesaistes sistēma kā SketchUpā. Tagad arī layoutā, zīmējot, piemēram, ar rīku line, es varu izmantot virzienu taustiņus uz klaviatūras. Redzēsiet, es varu noslēgt to zīmēšanas virzienu, kā vien vēlos. Ja uzzīmēju slīpu līniju, tad arī kaut vai paralēlo vai perpendikulāro piesaistes virzienu varētu iegūt. Vēl ko nepieminēju, tātad, lai nedaudz vieglāk būtu mainīt līderus, label rīkus. Vecākās versijās bija tā, ka, ja tas ir izveidots, tad mainot visa šī te objekta mērogu, skēlojās līdzi arī šis te līderis, bet jaunajā versijā, redzēsiet, tas paliek arī tādā pašā izmērā, to pilnīgi nesabojājot. Tad daudz vieglāk līderus, tos label rīks objekts būtu rediģēt. Un kā pēdējais par layoutu ir izmaiņas, kā mēs varētu eksportēt gala failus. Šeit, teiksim, man ir dokumentā 4 lapas, 1, 2, 3, 4. Es varbūt atstāšu pirmajā tikai modeli. Un katrai lapai ir arī dots nosaukums. Tagad eksportējot PDF dokumentus, es varu detalizētāk noteikt, kuras tieši no lapām no visa dokumenta tiek eksportētas. Tad šeit pie range, piemēram, varu ierakstīt no 1. līdz 2. lapai semikols, un tad, lai 4. tikai tiktu eksportēta. Un eksportējot, atverot vaļā pēc tam arī to visu dokumentu, kādā PDF skatītājā, tagad katras lapas šis te nosaukums arī nāks līdzi,
Tātad, ja tas PDF skatītājs, ko izmantojat, to atbalsta, arī varēsiet arī redzēt visus šos te nosaukumus. Tas būtu tā kā viss par layout. Tad vēl, kamēr eksportējās, pārliekšu atpakaļ tātad SketchUp vidē. Un vēlējos no sākuma ekrāna tad atvērt vaļā citu failu. Tā, un sāks būt par lielisku funkciju, kas tagad ir visiem publiski pieejama, kas izmanto SketchUp for iPad versiju. Tā, redzu, tas PDF dokuments atvērts. Perfekt. Tātad, vai, ja izmantojat SketchUp for iPad versiju, kas pieejama visiem, kam jau būtu abonements SketchUp Pro vai Studio, ja lietojat tieši iPad Pro planšeti, parastā nederēs. Tad jaunā funkcija skan ļautu noskanēt, tā tūlītās, noskanēt telpu, radot automātiski jau 3D modeli. Par to nedaudz plašāk noteikti var ieskatīties SketchUp lapā ar video pamācībām un saitēm, kur to lejupielādēt. Tātad skenēšanas funkcija ļautu, izmantojot Canvas tehnoloģijas, radīt šādu te modelīnu. Un apskatīšu, tas ir paša dzīvoklī virtuvīti pirms stundas noskanēt, kādā kvalitātē tas ir pieejams. Daudz lielāku skatu leņķi tikai uzlikšu. Skanētais modelis, kā es ieeju iekšā, es varētu redzēt, kā tā tad izskatās tā vidi. Pagriežos uz visām pusēm. Un retās asis ir novietotas pozīcijā, kur es sāku skenēt. Protams, ar stikliem, spīdīgām virsmām vienmēr ir nedaudz sarežģītāk, bet, kādi ātri izdevās piefiksēt to istabu. Tīri praktiski, ja ir tukšas telpas, ļoti ātri veselam dzīvoklim 5 minūtēs varētu izskriet cauri. Bet ko tas mums dod? Tiek veidot vairāki slāņi automātiski. Tā atvēršu vaļā visas sadaļas. Tā. Viens no slāņiem, piemēram, ir furniture. Tiek tātad skanēšanas aplikācija izdomā, kas tad būtu pamatas sienas un kas būtu kā mēbeles, kādu brīvi stāvošu objektu telpā, un automātiski viņas kategorijās saliekot, mēs varētu izslēgt ārā. Furniture. Okay. Meshes izslēgšu arī ārā. Kā papildus slānis ir pieejams ar šādiem te vienkāršiem blokiem atzīmēts siena novietojums. Šeit īsti no leņķa nevarēja saprast, tāpēc sanāca tā dīvaini. Bet es redzu, kur ir logu, durvju ailes un visas sienas tādā viegli rediģējumā veidā būtu pieejamas. Es varētu izdzēst ārā, tas nav vajadzīgs pārvietot. Šis ir viens variants un papildus plēni. Visas tās detaļas tiek kategorizētas un ieslēdzot, piemēram, color by tag, es varētu redzēt un izslēgt, kas nav nepieciešams. Tātad šī skenēšanas aplikācija krietni var palīdzēt ātrāk uzmērīt situāciju vai projektējumā objektā, būvniecības laikā piefiksējot to situāciju, vai citādi, vai vieglāk būtu atcerēties. Jā, tātad telpas izmēra diezgan precīzi var uzmērīt. Es redzu, teiksim, platumā ir piefiksēja gandrīz 3 metri, tā apmēram arī sanāk. Protams, jo
jaunāka gada iPad Pro planšeti būtu labāku lideru, jo precīzāks būs tas rezultāts. Bet tam visam ir noteikta precizitāte. Es varu, piemēram, ieslēdzot iekšā atkal to mešu, es varētu uzlikt stilu šādu te, un ident geometrija režīmu es varu redzēt tātad visi tie objekti, kādā detalizācijā tie skanējās. Kur bija tas stūris, tur diezgan asi tā ģeometrija jau tiek tā salauzta, lai būtu tik tāda brīva tā forma. Nu jā, nu var redzēt, tas precizitāte tam trīsstūris, te mazākais ir 35 mm man te parādās. Un tur citur vēl mazāk. Jā. Noteikti var eksperimentēt, un tas nebūs tik precīzi, kā izmantojot jau fotostacijas nopietnākas lāzerus, bet ļoti, ļoti palīdz vismaz ātri tās pamatformas uzmērīt, vai piefiksēt, kurā pozīcijā tad atrodas tur kādas komunikācijas vai citi elementi, kas varētu traucēt. Nevis tikai bildē mēs varētu to skatīties, bet jau arī nomērīt kādas detaļas pēc tam SketchUp modelī. Tad iPadā es šo te projektiņu saglabāju, uzreiz saglabāju Trimble Connect mākonī, tāpēc ļoti ērti pēc tam jau desktop versijā strādājot varēja iekļūt klāt. Tā, par tādiem jaunumiem vispārēji tas arī viss. Droši rakstiet, ja ir kādi jautājumi.